Kā notiek mīkstās mēbeles ķīmiskā tīrīšana? Tagad pastāstīšu. Neaizmirstam uzvilkt speciālu masku, kas pasargās no ķīmiskajiem tvaikiem. Vispirms rūpīgi nosūcam auduma virsmu, novācot putekļus un sīkos atkritumus. Ja ir grūti izvādījami traipi, tad apstrādājam tos ar speciālu tīrīšanas līdzekli. Atstājam uz 5–10 minūtēm. Tad izmantojam pirstes un, ja vajag šos traipus izšķīdināt, izmantojam tvaika padevi. Tādā veidā ķīmiskais līdzeklis ar augstās temperatūras palīdzību labāk darbosies uz noturīgiem plankumiem. Notīrim šos plankumus ar mazgājošo putekļu sūcēju un skatāmies, vai procedūra nav jāatkārto. Izsmidzinām pamatķīmiju uz visu divāna virsmu. Tad izmantojam kokskruvi ar piestiprinātu birsti, lai kvalitatīvi iztīrītu audumu un noturīgus netīrumus. Iztīram divānu ar mazgājošo putekļu sūcēju, noņemot ķīmiju un netīrumus. Un iztīram atkārtoti, pievienojot klāt līdzekli, kas noņem svešas smakas, atstāja patīkamu aromātu, kā arī padara audumu samtaināku un patīkamāku taustīšanai. Beigās žāvējam divānu 40 minūtes, kā arī apstrādājam to ar aizsarpārklāju.